Esam ieradušās Milskalnē pie automoto restaurātora un ielūkosimies viņa garāžā, lai uzzinātu, kā atgūt otro elpu leģendāriem transporta līdzekļiem. Garāža sastāvēs no trijām daļām. Būs tie klasiskie auto, kas man tuvāk, tas būs tie amerikāņi. Tad būs mototehnika, kāda mums Latvijā ir bijusi ejot cauri gadiem. Un tā trešā lieta, kas šeit garāžā ir auto vizītkartes, kādas mums Latvijā ir bijušas sākot no 20. gadiem kronoloģiskā secībā līdz mūsdienām. Man ir savs Arvis Ozoliņš. Jā, es šobrīd šeit pārstāvu klasisko auto-moto garāžu. Pirmā mašīna no tēva palikās 66. gada bija Moskvičs, tad šeit arī atradas ir tāds pats, ne tas pats, bet tāds pats vietiņu. Un šis ir praktiski oriģināli nedaudz pieremontēts, oriģināli saglabājies. Jā, un ja paskatās tur pa to logu iekšā, pa sānu logu, tad tur var redzēt apmēram, cik daudz padomi rubļi bija vajadzīgi, lai nopirktu to auto. Ar auto es esmu saistīts ļoti sen, var teikt, kopš 11 gadu vecumu. Bet kopš Latvijā izveidojās apdrošināšanas kompānijas, teiksim, Ocis apdrošināšana, tad sāku strādāt par autoekspertu. Novērtēju, teiksim, pēc negadījumiem transporta līdzekļus un arī strādāju, teiksim, nedaudz remontēju transporta līdzekļus. Nedaudz vairāk kā 20 gadu atpakaļ sākās kā tāds atslodz no darba. Šeit ir mūsu, ja var teikt, mūsu Latvijas lepnums, ja Rīgas ražotie mopēdi, Rīgas rūpnīca. Šeit sākot no pirmā mopēda Rīga 1 līdz pēdējiem, kas padomu laikā, ne jau pēc padomu laika, 90. gados jau beidz ražot. Pirmais auto bija šis sarkanais Cadillacs. Lietuvietis man palīdzēja viņu sameklēt Amerikā, un tad apmēram kaut kā 2 gadi. Bišķi vairāk man aizgāja, kamēr es viņu sabūvēju. Visādi bijis. Ir auto, kurus es pats esmu meklējis, un ir auto, kuri atraduši ir mani. Katram auto ir pilnīgi sava tā vēsture, kā viņi nonākuši pie manis. Pirmois tika meklēts tāds, kāda apmēram es varu atļauties, kāda es gribu, pēc vēlmēm un iespējām salīdzinot. Teiksim, šis Studbekers, tas bija speciāli auto meklējumu tieši šo modeli, jo viņš ir, var teikt, vienīgais modelis, kas sērija veidā nāca ar šādu te priekšējo dizainu, to lodes deguna dizainu. Šie automoto garāžas iemītnieki izrādās ir bijuši arī filmās. Kaut kādu mēnesi būs arī salonā iekšā zaļais cilvēciņš un maska jau ir izprintēta 3D, jau viss tik jānokrāso. Viss būs arī iekšā ar visu dzelteno uzvalku un viss jau ir sagādāts, tikai jāuztais vēl manikēni. Vai atminaties, kādā filmā redzam šādu mašīnu? Jā, teiksim, latviešu filmā, kur mašīna piedalījās. Bez kauzlījums, jā. Pansī, pilī. Jā, tur tas viens motocikls bija, tas tā sērijā. Kaut kur plus mīnus ap 70 transporta vienībām šeit telpā. Vidēji ir 2 līdz 3 gadi uz auto. Pagājuši gadu stāvēja šeit viena šasī 1928. gada mašīnai. Šobrīd jau ir 13. gads, neesmu vēl pabeidzis viņu. Bet es ceru, ka varbūt šogad pabeigšu. Jā, jāvarēju uz, teiksim, dzeltenā korveta bija kaut kādi $5000 es viņu pirku. Kaut kādi 15 tur ir ielikts, jā. Bet tas ir tā šausmīgi apmērā. Viņa stikla šķiedras mašīna, nav no metāla. Tad viņš tāds ziloņa kaulā bija, ka es tā krāsa. Un tā, ka es izdomāju, es gribēju koši dzeltenu, jo Baltijā neviena koši dzeltena nebija. Pacietība. Pats galvenais ir pacietība, jo viss iet ļoti, ļoti lēni. Ja? Kamēr kaut ko sameklē, kamēr kaut ko izdomā, lai kaut ko nesalaust, jo mezgli ir sarūsējuši. Viņi nevar tik viegli atskrūvēt un nenāk, un lai tu kaut ko nesalaustu, tad tev vajag ļoti lielu pacietību. Ne visu jau var dabūt, jauns jau tur maz ko var dabūt, kaut ko vēl lietot var atrast, bet tad ir stipri jāskatās, kas ir izdevīgi atjaunot un taisīt to pašu detaļu vai meklēt citu un atjaunot, jo ideāls jau nemēdz būt. Ja? Kaut ko par retam var vēl atrast jaunu, jā, bet tad atkal jāskatās, jo tas viss ir Amerika, jā. Tur visur ir muitas un ceļš ir darbs. Ja pats vēlies ar šo nodarboties, atceries galveno. Nebaidīties un darīt. Pieredze rodās tikai darot. Evelīna Kauķa, Laura Trautmane, Aleksa Volkova, raidījums Kirī.